3 mēnešos tapis jaudīgs visurgājējs. To, ka šāds veikums ir pa spēkam arī Piemājas darbnīcā, apliecina tehnikas entuziasta Arņa Baltau konstruētais kāpurķēža auto. Viņš dzīvo līdzās Lubēna ezeram un ir kaislīgs makšķernieks, kuram ir svarīgi nodrošināties ar kārtīgu braucamo, lai nokļūtu jebkurā punktā Lubāna plašumos. Koši sarkana kāpurķēžu ņiva. Tā īsumā varētu raksturot Arņa jaunāko izgudrojumu. Ja augšdaļā var sazīmēt kādreiz tik populārās automašīnas virsbūvi, tad ritošā daļa pārbūvēta līdz nepazīšanai. Viss ir roku darbs no nulles. Tas nav. Man internetā uzdeva jautājumus, kur dabūju ķēdes. Tas ķēdes tepat uz vietas darbnīcā dabūju. Lai ieceri īstenotu detaļas, nācies gādāt vai no visas Latvijas. Svarīgākais instruments bijusi metināšanas iekārta, bet grūtākais bijis kāpurķēžu konstrukcija. Viss tas salikts kopā, katra ķēde 7 metri ar pusgara un 70 pāri laipiņas katrā pusē. Lai arī Piemājas darbnīcā pavadītas neskaitāmas stundas, bez palīga nevarējis iztikt. Sandis ir kaimiņu puika, kam bija uzticēts atbildīgais skrūvēšanas process. Sākumā tam tā pārāk neticēja, ka tāda var uzbūvēt. Pirmā pieredze tāda vispār. Bet tā jau gāja viss labi. Skrūvējam kā traki. Es pa dienu, Arnis, caurām naktīm gandrīz, negulēdams cilvēks. Iznāca šāds braucamais. Ar nožēlu Arnis atzīst, ka šogad nav lāgā ziemas, kur jauno auto izmēģināt kā nākas. Ar lepnumu vīrs demonstrē paša filmētos kadrus, kur mašīna izpaužas visās tās iespējās uz ezera ledus. Pa ledu kāpurķēžu autiņš attīsta pat 110 km/h, bet caurmērā braukšanas ātrums esot ātrāks nekā traktoram – 50–60 km/h. Šoziem nav nācies arī izmantot piestiprināto sniega lāpstu, tā ka jācer uz nākamo gadu. To, kā Arnim galva pilna ideju, vietējie jau zina. Iepriekš tapis gan delta plāns, aerokamanas, motorlaiva, bet nu kāpurķēžu auto. Degumnieku ļaudis lepojas un ar nepacietību gaida jaunus tehnikas izgudrojumus. Cilvēks ar zelta rokām. Ja ko nevar cits uztaisīt, Arnis uztaisīs jebko. Kaut no mazākā dzelza iztaisīs vienalga ko. Dzīntra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.